Liels paldies par jauko dziesmu, tiešām paldies, ļoti jauki, malači tiešām, jā, tā izdomājuši, jā, tā kā paldies jums par radošumu un drosmi, jā. Paldies arī draudzes padomes locekļiem, mēs bijām pagājušā ceturtdienā šeit kopā, pārnājām tādus plānus šim gadam, tādu uzmetumu, jā, galvenām aktivitātēm, galvenām vīzijām, idejām un lietām, un jāsaka tā, ka mums ir ļoti kolosāla draudzes padome. Mēs tā aizrāvamies ar idejām, ka mēs jau jāsaka, pēc 10:00 tur beidzām, ja, kā saka, jau vakars jau, bet bija vēl idejas, ja, un te bija idejas, ka mēs rīkosim tādu dievkalpojumus, tādos tematiskus, mums ir lieldienu laiks, tā bija mātes dienas, ja, teiksim, pasākumi, tad vasarā ir ideja par brīvdabas dievkalpojumiem, ja, pat tā kā arī par to mēs varam padomāt, ja, tā kā, un rudens pusē vakar mums būs pļaujas svēki un arī daudz citus aktualitātes, ja. Mēs tikai tā ritīgi nespratām, vai mums Valmieras jubileja ir vai nav kāda jubileja liela šajā gadā, cik mums tikai, kad ir Valmieras draudz dibināta, mēs tur tā arī neizrēķinājām, tā kā mums vēl ir iespēja padomāt par lieliem svētkiem, tā kā tas ir procesā, tā kā liels paldies visiem tiešām par šo aktīvo kalpošanu un darbošanos, paldies visiem arī par ziedojumiem un atbalstu, ja, ka mums tiešām Valmieras draudzē ir tāda pozitīva, kā mēs sakam, finanšu situācija, ka mēs varam soli pa solim daudz lietas uzlabot, attīstīt un veidot, ja, mūsu vidi. Paldies ar iespēju, ka mēs varam translēt šos dievkalpojumus, ja, un man pat no citām draudzēm ir teikšu tā tāli, paldies par labām translācijām. Paldies par bērnu stāstu, ja, tas bērnu stāsts bija ļoti pamācoši tiešām, un es skatos arī, ka Valmieras tur draudz tādā mājaslapā, un kur pat bērnu stāsts ir atsevišķi tādā sadaļā, ja. Tas parāda tādu ideju, ka mēs esam ļoti labā līmenī arī ar bērnu stāstiem, kas ir vesels notikums. Un kā mēr jau smējās, ka tos bērnu stāstus vairāk klausās bērnu vai pieaugušie, kā jūs domājat? Pieauguši. Tā kā tur tā lieta ir. Paldies. Bet ja par papagaļiem runājam, es savā laikā biju dzirdējis daudz idejas, tur kāds papagaļs runā, bet es tā dzīvē pirmo reizi sastapos ar tādu īstu runājošu papagaili, ja, Tukuma draudzē. Zināt, ir tāda Liepiņu ģimene, pazīstams muzikants tur Daumans, ja, viņam ir māmiņa Dina, ja, un tur tētis, ja, un viņiem tiešām papagaļis runāja, un vairākus vārdus viņš tā izrunā, pilnīgi neticās, kaut kāda mistika, iedomājas tāds mazs putniņš, un tik precīzi pasaka vārdu, tik precīzi, ja, jo parasti kaut kur ir dzirdēts kādam kaut kur, bet es nekad dzīvē nebiju sastapies, ka viņš tādu, liepiņš, tādu, iedomājas uzvārdu pasaka, tur ir jocīgs sajūta tāda, ko tas tā ir, kā saka, nosauc pat uzvārdu, ja. Viņš tā bija tādi vārdi iemācīti, ko viņš varēja pateikt, tā kā ir fenomenāli, ja, tā kā šīs lietās ir. Tā kā, ja kāda mājas papagaļas var trenēt, jūs varbūt pat izdodās kaut ko viņam iemācīt runāt, bet tas laikam prasa lielu pacietību. Jāsaka, šī nedēļa bija tāda aktuāla daudzām lietām, un ziniet, šajā nedēļā bija kāds notikums tāds sabiedrībā, par ko tad svinēja, par ko vairāk runāja cilvēki, sakiet. Par ko? Par ģimeni, par mīlestību, ja, un jāsaka, cilvēki saka tā tāli, kāpēc cilvēkiem tik ātri visādi dīvaini svēki pielīp kā kāda Valentīna diena un tam līdzīgs? Es saku, tāpēc, kad Dievs ir kas? Mīlestība. Un, kad cilvēki runā par mīlestību, par attiecībām, tas vienmēr ir aktuāli visiem cilvēkiem, ja? Tā kā tā ir tāda ļoti aktuāla lieta, ja? Un, ja es tā gribu pateikt, ir tāds pozitīvs psiholoģijas pamatlicējs kā Martins Seligmans, kurš ir teicis tā, ka galvenais, kas ar cilvēku dara laimīgu, ir labas attiecības. Labas attiecības. Un šīs labās attiecības arī iekļauj šīs attiecības ar Dievu mūsu kungu. Es esmu kādreiz dzirdējis tādu pārmetumu, jūs adventisti bieži runājat par baušļiem. Bet pasakiet tā, katrā stiprā ģimenē ir vai nav kaut kādi noteikti likumi, sakiet. Vai ģimenēs tā apmēram, viss ir brīvi, kā mēs sakam, pa labi, pa kreisi un nekā mums nav. Jo, kā mēs sakam, spēcīgākas ģimenes, jo spēcīgāk ir izpratne, kas ir balts un kas ir melns. Tā ir tāda. Un tāpēc arī Bībele runā par šo, savieno šīs lietas, gan šo bauslību, gan arī mīlestību. Ja? Un tad Jēzus šeit jau lasīja šo Bībeles tekstu, paldies brālim Edgaram par lasījumu, šeit jau Jēzus uzsvēra, kāds ir augstākais bauslis būtībā.
Un kā te ir teikts? Tev būs, ka Dievs ir mūsu vienīgais Dievs, tev būs mīlēt kungu savu Dievu no visas sirds, no visas savas dvēseles, no visas savu prātu. Te ir vai nav mīlestība, sakiet? Jā, galvenā bauslība tev būs mīlēt. Ja? Un līdz ar to, ka arī cilvēki cenšas kaut ko atdalīt bauslību no mīlestības, saprotiet, likumi, mīlestība, bauslība, tas viss iet kopā. Jo tieši Dievs savā mīlestība mums devis likumu. Un ticiet man, katrā stiprā ģimenē ir noteikti likumi, pēc kā mēs dzīvojam. Ja? Tātad pirmais variants, ja mēs skatāmies, tev būs mīlēt savu kungu, savu Dievu. Tātad pirmā lieta ir, ka mēs mīlam Dievu. Un kad mēs sākam mīlēt Dievu vai atsaukties viņa mīlestībai, tad mēs sākam saprast to, ka Dievs ir pāri par visu, ka Dievs mums radījis dažādus, un kas ir normāli, ka mēs savā ģimenē dzimtā esam ļoti dažādi cilvēki. Man bija pirmajā daļā brīnišķīga tikšanās ar jauniešiem sabatskolā, mums jaunieši brīnišķīga publika, viņi ieņēmuši stabilas savas vietas augšā tādā ziņā šeit, ja? Un tad izrādījās, ka šiem jauniešiem ir katram dažādi savi talanti. Talanti, lietas, kas padodās, un lietas, kuri viņi obligāti negrib neko darīt. Kā es vienmēr cilvēkiem jautāju, ka es pajautāju cilvēkiem, vai tu dzīvē zini, par ko tu gribētu kļūt, ir kādreiz cilvēkiem grūti saprast, ir kā daudz, kas interesē. Bet ja es pajautāju, par ko tu noteikti negribētu kļūt, sakiet, cilvēkiem ir daudz skaidrāk pareizi ideja. Ja tu zini, ko tu, ja. Un tas arī labi, ka tu zini, ko tu negribētu dzīvē. Ja. Un tad tu vari domāt no tās lietas, kas tev patīk. Tev būs mīlēt savu kungu. Un ja mēs skatāmies, ja, tad Dievs ir tas, kas savā mīlestībā mūs velk pie sevis. Bībeles teksts ieklausīties Jāņa evaņģēlijā 12. nodaļā 32. pantā ir teikts tā, kad es no zemes tikšu paaugstināts, Jēzus saka. Viņš saka tā, es visus centīšos atgrūst nost. Tā ir vai nav rakstīts? Vai es nokļūdījos, ja? Ka es būšu debesīs, es visus vilkšu pie sevis. Ja? Un tāpēc mēs kā kristieši jābūt arī tiem, kuri mēs valkam cilvēkus pie Dieva, valkam pie sevis tuvāk. Ja? Es vilkšu pie sevis. Tad atcerēsimies, ka vienīgā motivācija, kāpēc cilvēki nāk pie Dieva, ir tā mīlestība. Viņš saka, es visus vilkšu. Un kurš šeit arī saka tā, tikai dažus vai visus? Visus. Visus es vilkšu pie sevis. Tā ir tā saikne, ja, ka viņš arī teica, ka jūs manis nespējat, ka es esmu tas vīna koks un jūs tie zari, ka mēs augam un veidojam. Ja. Un šajā ticībā jāatcerās vienmēr, ka ir Dievs pāri par visu. Ja es sapratu to, ka Dievs mani mīlējis, tad man arī jāatsaucas viņa mīlestībai un man vieglāk arī mīlēt cilvēkus ap sevi. Ja. Jo Dievs ir devis mums savu līdzību, kā pazīstamais domātājs ir teicis tā, ka Dievs dzīvniekiem ir devis instinktu, bet cilvēkiem ticību. Tā saka pazīstamais domātājs. Tad nākamā lieta, ja mēs skatāmies, te būs mīlēt savu tuvāko. Kad Dievs radīja šo pasauli, viss bija kārtībā, bet tad Ādamam tikai bija dzīvnieki apkārt un nebija neviena cilvēka. Viņš saka, tas nav labi. Tad cilvēka radīts ir attiecībām. Es zinu, ka šodien daudz cilvēku saka tā, ka es pajautāju, cik tev daudz ir draugu? Un viņi man saka tā, zini, man Facebookā ir cik draugu? 3500. Tas ir daudz, vai maz sakiet? Tas ir. Sakiet, vai tie ir draugi vai paziņas? Jā, tā ir tā lieta, ja. Un līdz ar to arī internetā ir labas lietas, bet jāatcerās tas, ka īstai draudzībai ir vajadzīgs daudz dziļākas, kā mēs sakam, tikšanās, diskusijas un reizes un tā joprojām ir. Ja? Un ļoti svarīgi saprast to, ka mēs nevaram caur internetu izveidot tikai ļoti tuvas un draudzīgas attiecības. Jābūt arī klātienē. Un tā mēs pastīsimies lietas, ko mēs arī tādā Valentīna dienā runājam vai domājam par attiecības un mīlestība ģimenē. Attiecības un mīlestība ģimenē, mēs to visu jau zinām. Es vienkārši atgādināšu tās lietas. Parasti visi seriāli, visas filmas, arī pat filma mūsu pazīstamā latviešu Purva Bridējs, ar ko beidzas, sakiet? Ar skaistām kāzām, pareizi. Un tad ir, kas rakstīts, pasakās tālāk. Un tā viņi dzīvoja ilgi un laimīgi. Sakiet, tā ir vai nav?
Ilgi un laimīgi, ja, kā mēs sakam. Kā es vienmēr atgādīšu, laikam es stāstīju to humoru, bet kur kāda meitenīte prasīja, ja, kāpēc dāmām ir baltas kleitas kāzās. Nu, tā mamma teica, tāpēc, ka viņām ir laimīga tā diena, ja, un tad tā meitenīte prasīja, ja, kāpēc vīriešiem melni uzvalki? Saprotiet paši, ja. Bet, nu, tā ir dzīve, ja. Mēs bieži skatāmies filmas, lasām romānus un visu pārējo, un viss beidzās ar skaistām kāzām. Bet tā tas nav. Dzīvē sākās turpinās lietas, un es vienmēr cilvēkiem atgādinu tādu principu, ka viss vienmēr mīlestība sākās ar mīlestību, sākās ar romantiku, sākās ar draudzību, ja, bet turpinās ar nodošanos, jeb commitment. Jūs piekritīsiet? Ja? Jo tagad tev parādās bērni ģimenē, ka parādās negulētās naktis, ka parādās problēmas ar maksājumiem, naudām, visu pārējo. Sakiet, tur ir tikai mīlestība, romantika. Tā ir tā nodošanās, ka mēs nododamies kalpot, darboties ģimenē. Bet loģiski viss sākās ar mīlestību, romantiku, tas ir pilnīgi normāli, bet turpinās ar nodošanos. Un līdzīgi arī kristīgā dzīvē. Es zinu, ka cilvēkais, kas kristās, kad kristības pienākšu, kristību dienā, viņi saka tā, es esmu uzcīgs Dievam, visu mūžu būšu. Es esmu tik laimīgs šai dienā, ka ir kristība diena, un arī šajā gadā mēs plānojam kaut kur jūlijā, kas vēlās, mēs varam plānot kristības brīvajā dabā. Tā kā tiem, kam ir sirdī kaut kāda ideja, ka viņš vēlētos šai gadā paspēt solis priekšu, esat mīļi aicināti arī, mēs varam sagatavoties kristībām šajā gadā. Ja kādam ir kaut kas sirdī, un viņš saka, es kaut ko gribētu, es varu palīdzēt jums sagatavoties, mēs varam brīnišķīgi organizēt skaistu, jauku, kristīgu dievkalpojumu, tāpat brīnišķīgajā Valmieras apkārtnē. Tā kā tā ir kā sirdī kaut kas. Un te tas svarīgais princips ir arī kristībā, ka mēs nokristamies, mēs kristībā, ja, ir cilvēkiem brīžiem vieglāk, grūtāk, bet lai paliktu visu mūžu kopā ar Dievu, sakiet, tur ir vajadzīga nodošanās vai nav nodošanās vajadzīga? Tur ir vajadzīga, jā. Šaubu brīži, baiļu brīži, jautājumu brīži, un tu visam ej cauri dzīvē. Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgs princips, ja, ka arī ticība sākās ar šo mīlestību, bet turpinās ar nodošanos. Un līdzīgi arī laulības dzīvē, tas pirmais brīdis, iemīlējušies, kā man kādreiz cilvēks saka tā tāli, tu labāk nerunā ar viņiem, viņi rozā periodā bija divi, viņi pilnīgi mākoņos lidoja. Saprotiet? Un tas arī normāli, tā ir sākums, tā tam ir jābūt, ja? Bet turpinās dzīvē ar to nodošanos, ar to, kā brīžiem arī kādu pelēko ikdienu, kad bērni mums slimo vai kādas lietas darbā vai kaut kur, tā ir tā realitāte. Ja? Un kā es arī atgādinu par savu psihoterapeitu, ko es tikos arī Anglijā, ja, ka viņa teica, ka pēc 10 vai 5 gadiem cilvēku starpā samazinās šī komunikācija par 30-40%. Es jau minējis, ja, tad mēs tikāmies šeit, mums bija iespēja arī viņu runāties un mācīties. Ja. Kādreiz ģimenes dzīvē jautājums, kura uzdevums ir darīt mani laimīgu? Ja? Un atceros, ir tāds pazīstams kristīgais vadības zinātnieks, eksperts Džons Maksvels, un viņš teica tā, es ar sievu kādreiz runāju, un viņam sieva teica tā, kad mēs aprecējamies, man sākumā bija doma, ka vīra uzdevums ir darīt laimīgu manu sievu, tā kā viņa teica tā. Bet tā pagāja tie gadi, un es sapratu, ka tas nav tik precīzi. Un kāda ir viņa ideja? Es arī saku, tas nav absolūti vai kas. Un viņš teica, kādā konferencē viņa sievai prasīja tās pārējās tur publikā, vai Džons, tas tavs vīrs, tevi dara laimīgu. Un viņa teica tā, Džons ir man ļoti iejūtīgs, saprotošs, atbalstošs, bet uzdevums darīt laimīgu ir manai pašai mans uzdevums. Mans uzdevums būt pašai laimīga un pašai veidot savu dzīvi. Jo vīrs man ir iejūtīgs, laimīgs un sirsnīgs. Jo ja mēs uzstādām ideju, ka otram ir jādara mani laimīgu, tad sakiet, vai tas nav tā kā mazliet egoistiski? Un ja es tikai gaidīšu laiku to laimi, ticiet man, ir ļoti grūti. Ja? Tad mans uzdevums ir, ka es pats arī veidoju šo dzīvi laimīgu. Ja? Un tāpēc arī, kā Bols Makeni teica, 2 individuāli laimīgi cilvēki satiekoties kopā veido laimīgas attiecības. Laimīgas attiecības. Un tad, ja mēs runājam par šo nodošanos, tad ir tāds teiciens, es piešēju to citēju, attiecības ir darbs visa mūža garumā, kas prasa pastāvīgu izaugsmi aktivitāti. Piekritīsiet tie, kas esat kopā. Ir tā vai nav, sakiet? Visa mūža
garumā. Visa mūža garumā. Kā ugunskurs, kurā pastāv jāpiemet mīlestības žagariņi, tāds filozofisks izteiciens. Tā ir? Jā, tas visa mūža garumā ir šis darbs. Ja. Viena lieta, ko es iesaku arī pāriem, kuri kopā dzīvo ģimenēs, gan bērni, gan pieaugušie, visi pārējie, ir tāds rakstnieks kā Oksmandino, ir teicis tā, atdali savas darba negācijas no ģimenes dzīves. Un ticiet man, mēs brīžiem darbā sastopamies ar daudz negatīvu pieredzi. Ar strīdiem, kašķiem, un atnākot mājā, man tagad ir jādomā, kā es varu darboties. Un tā viņš saka tādus interesantus vārdus. Tirgus laukumā nav vietas manai ģimenei, bet manās mājās nav vietas tirgumu. Viņš bija tāds tirgotājs tajā laikā, tāda grāmati par pasauli, par to tirgotāju. Viena šķir no otra un palikšu salauzts ar abiem. Tiem jāpaliek šķirtiem, citādi man augšupeja mirs. Iedomājiet, ka es esmu darbā piedzīvojis kaut ko negatīvu un atnāku mājās, un to negāciju, kam es uzgāžu virsū? Ģimenē, otrajā pusē. Sev tas būtu veiksmīgi. Bet jā, saprotiet, ja? Un te ir tāds teiciens, ja, ka nenes darbu mājās tādā ziņā. Ja? Jā, mums kaut kur jāizveidinās, kaut kur jāizrunā, bet mums ir jāuzmanās, ka mana otra puse nekļūst par manu negatīvo emociju miskasti. Par negatīvo emociju miskasti. Tādā ziņā, saprotiet, ja, uzmanīsimies no tā, ja, ka nenesīsim to darbu visu laiku mājās, tomēr māja ir vieta. Ja. Kādreiz saka tā, ir tāda viena, teiksim, dāma, ja reiz meklēja sev dzīves biedru, un viņa te rakstīja tā, es meklēju sev dzīves draugu bez sliktiem ieradumiem. Tātad nevis kaitīgiem, bet sliktiem ieradumiem. Kā es domāju, ir tādi cilvēki, kuriem nav kaut kādi slikti ieradumi? Es tev parādīšu, kādi es būtu slikti ieradumi attiecībās. Mazliet ir tā. Slikti ieradumi attiecībās. Kā jūs domājat, kas ir gatra brigāde? Kā jūs domājat? Zāģēt, paldies, jā, tieši tā. Un te nav atšķirības ar vīriešiem un sīvietiem. Es esmu bijis kā ģimenēs blakus. Visu laiku kaut kas ir, tev tā šķības bija tur jānoliek, tev to mašinu vajadzēja tur, bet tie tevi radinieki tur tā. Un te nav atšķirības ar vīrietiem un sievietēm. Vienā zāģēšanā, un tam gribās teikt tā, lūdzu, izslēdz husvarnu lūdzu, kaut uz brīdi. Ja? Un tie ir slikti ieradumi. Bet cilvēki, kā es pat neredzu sevi, es nekā nepateicu, es tikai tā, ja? Bet tu sēdi tajā ģimenē un tev pilnīgi jau, ceļ augšā kaut kas, cik ilgi, ja, teiksim. Otrais, kā jūs domājat, brigadieris. Kas varētu būt tādā? Brigadieris vai brigadiere? Kas ir izplānojis otram. Tātad mēs otrdien brauksim uz turieni, nākam sestdien tur, pēc mēneša tur, un vasarā mēs dosimies uz turieni. Ir tādā, ka es ģimenē tāda cilvēka brigadieri, ja, tādā veidā. Ne, ja jūs apvienā būs divi šis brigadiera amats, kārtībā, jā. Bet kādreiz ir ģimenēs, kur citi sāk protestēt, saprotiet, jā. Viņi saka, tu beidz man plānot visu manā vietā tādā ziņā. Bet ir ģimenes, kurās apmierina, ka viens visu izplāno, un viņš otrs ideāli. Jums ir ģimenē, ok, viss kārtībā. Kā jūs domājat, kas ir VDK aģenti, kā jūs domājat, jā? Bet kāds tev šito izziņu atsūtīja? Kas tev izziņā, teiksim, kādā ziņā? Nav tāda cilvēka ģimenē, jā? Ne, es jau ne kaut ko tādā ziņā. Es atceros, dzīvoju skaistos laukos dzīvoju, man laukos ļoti patīk dzīvot, daudz kolosāli cilvēki, ja? Un te bija interesanta lieta. Man viens no brāļiem, mēs esam liela ģimene augšu, kā es vienmēr saku, vecākie brāļi, gudri jaunākais tālis, ja? Un es atceros, viņš savā laikā dzīvoja vienā tādā daudzstāvu mājā, tur laukos 2-stāvu mājā, un teic vienmēr zināja, ka mēs apbrauksim pie viņa ciemos, ka tajā naktī 2 vai 1, es zināju, ka man jāpastās augšā, jo viņa kaimiņa vienmēr skatījās pa logu, kas ir piebraucis, saprotiet tādā ziņā. Vai naktī 1 vai 2, viņa bija obligāti augšā, un skars, tikai, aizskars tikai, tā pastāvs augšā, vienmēr pameta roku, tu viņa dažreiz tā kā noslēpā. Saprotiet, kāda tev atšķirība, kurš tev brauc, kas piebraucis ir, ja? Un kā es ģimenes dzīvē, tas pats variants, VDK aģents, kur tu biji, cik tu biji, ar ko tu biji, kāpēc tu biji, ar ko tu runāji, kāpēc tu runāji, cik tu runāji un ko tu runāji. Nav tāds attiecības. Es zinu, ka jums starpā nav tas viss kārtībā. Rādio. Kas tas varētu būt pa ideju? Kur viens runā, un otram nav nekāda iespēja pat atvērt muti. Saprotiet, jā. Man reiz viens cilvēks saka tā, klausies, man ir zobi izrāva. Es tā daudz mazāk runāju kādu brīdi, jā.
Es varēju sakt, ja kādā ģimenē apmierina radio variants uz priekšu, jo es esmu dažādas ģimenes redzējis, ja? Un ja teiksim, kādā ģimenē tas brigadieris ir ideāls, kāpēc ne jābūs apmierina? Bet uzmanīsimies, ja tiek kļūst par tādiem, mēs sakam, kaitīgiem ieradumiem tādā ziņā, ja? Ja sliktiem, neskaidri, bet sliktiem ieradumiem, kur sāk graut tās attiecības savā starpā. Nu, tas tāds īsi padomi tādā veidā ir, ja? Tā kā uzmanīsimies no šīs zāģēšanas un no šīs komandēšanas un vispārējais, ja? Jo bieži mēs kā kopējam savu vecāku vai kādu citu ģimenes, mēs iedomājamies, ka tā ir jābūt tam. Un kurš to teica? Paši veidojot šīs attiecības, un tā ir tā svarīgais arī princips, ja, ko mēs arī skatāmies. Ja, tātad, lai mums būtu tāda jauka romantika, gan jaunībā, gan arī tādos brieduma gados, un es visiem arī iesaku, es arī pats savā ģimenē, ja, katru nedēļu plānot pasākumu, vai pat pa 2 nedēļām reizi, kad plānot pasākumu, kurus kopā ar ģimeni divatā kaut kur aizbraucat, vai uz kafejnīcu aiziet, vai kaut ko citu, ja, ka mums ir tāds regulārs grafiks, ko kaut kur kopā divatā padarat. Savādāk bieži tā skrien, laiks ir laiks, un nav vairāk laika vienam otram. Tā kā veidojot, atcerieties to, ka attiecības prasa laiku un ieguldījumu. Vēl viena lieta, kā saka, kādreiz, kas ir cilvēki apprecējušies vai dzīvo kaut kur, ja, kādreiz cilvēki piedzīvo vilšanos. Un ticiet man, nav problēma otrā cilvēkā, ar kur tu esi kopā. Problēma kādreiz ir mūsu tamās idejās par šo ideālo rožaino nākotni. Ja? Kad cilvēkais saka, es biju iedomājies to, ka mēs tagad būsim tur un man būs tas un tas. Nav problēma otrā cilvēkā, problēma bija tavās iedomās. Es zinu, ka es cilvēki arī, kas pievienojās draudzei, viņi teica tā, es domāju, ka draudzē nav ne mazāko pārpratumu, ne mazāko strīdu. Tā ir sakiet? Nekad nav draudzē pārpratumu, ne strīdu, nekad nav. Ja? Es biju domājis tā, bet es ieraudzīju to, un arī ģimenes dzīvē. Viens ir tas, ko es esmu iedomājies. Un otrs ir reāli tas, kā es ar biznesu, es zinu, ka mums ir šeit uzņēmēji arī, ja? Un kā es, ka tu paklausies cilvēkus no malas, kā es liekas, biznes ir ļoti elementāri, uztaisi biznesu un tu esi manārs jau 2 gados vai pusgadā. Bet paklausies reālo dzīvi uzņēmējiem, pareizi. Tā prasa enerģiju, spēku, riskēt, pārdzīvojumu, vispārējais. Tā ir realitāte. Un kā es par to laulības dzīvi cilvēkiem iestāstu to, tu zini, tu nekāda problēma nebūs, viss būs ideāli. Bet ziniet, vajag mazliet arī savērt vienmēr humoru. Ja, ir tāds interesants citāts, es neapvainojoties, ja kaut kur, bet tā ir tāds humors. Neprecētie vīrieši dzīvo mazāk, ja bija īsāku mūžu. Tā saka statistika. Bet precētie tu biežāk nomirt. Kādreiz ir humors tādā ziņā, bet tā ir realitāte, ka mēs skatāmies veidot savas labās attiecības un saiknes. Ok, mīlēt kā sevi pašu, trešās. Tad pirmais bija mīlēt Dievu pār par visu. Otrais bija mīlēt savu tuvāko, tas ir attiecības ģimenē, savu otru pusīti. Ja? Kaut gan vārds otra pusīti, viņi nesot tā ritīgi, ja mēs tomēr esam katrs sevi atsevišķi individuālās personības. Dzīves draugs, dzīves biedrs, tas kaut ko labāk skan tādā ziņā. Ja? Mīlēt kā sevi pašu. Un tādā ziņā mēs adventisti esam malači, ka mēs daudz runājam par kādām lietām. Piemēram, veselības reforma ir vai nav sevis mīlēšana, sakiet. Jā vai nē? Tieši tā. Mēs rūpējamies par to organismu, ko mums ir Dievs devis. Mēs domājam, ko mēs ēdam, ko mēs dzeram, kā mēs atpūšamies, kā mēs domājam. Tās ir rūpes par sevi. Un tas nav ne kaut kāds egoisms, bet tā ir normāla mīlestība pret sevi, ko Dievs ir ielicis, rūpēties par sevi, par savu veselību. Ja? Tad tas ir pilnīgi normāli. Ja? Kāpēc mēs rūpējam? Kāpēc mēs mīlam sevi? Mēs esam radīti Dieva līdzībā. Kad Dievs mūs mīl, arī otrs svarīgs vārds ir, kad Dievs mūs mīl, arī mēs mīlam, jo iedomājieties situāciju, ja es nemīlu sevi, tas nozīmē to, ka es apšaubu Dievu mīlestību uz mani. Ja Dievs ir mani radījis, viņš mani mīl, viņš šajā pasaulē mani ir ievedis, saprotiet, tādā ziņā, ja? Un ja Dievs mani mīl, kā gan es sevi nemīlēšu arī? Tas ir pilnīgi normāls process. Ja Dievs mani mīl, es sevi arī mīlu. Ja pat Jēzus Kristus nomirs mūsu grēku dēļ, tā ir mīlestība, ko Dievs atklāja pret mūsu katru. Tas ļoti svarīgi. Ja? Un nākamā lieta, ja mēs sevi nemīlam, kā mēs iedosim kaut kam citam savu mīlestību? Tāpēc vienmēr saka tā, tu nevari iedot to, kas tev pašam trūkst. Tā ir tā svarīgā lieta. Tāpēc arī pār visu mīlam Dievu. Mēs mīlam savu tuvāko, bet mums jāmīl arī sevi.
ja tev nav šīs mīlestības uz sevi, izpratnes, ja? Un atcerēsimies to, ka Jesajas grāmatā ir kas teikts, tādēļ, ka tas ir dārgs un vērtīgs manās acīs. Dārgs un vērtīgs manās acīs. Dievs saka to uz mūs katru. Tu esi dārgs manās acīs. Tu esi dārgs un vērtīgs. Ja? Jo, saprotiet, it sevišķi šajā laikā, kad pasaule Eiropā atkal plosās nežēlīgs karš, kurā ir bojā tūkstošiem cilvēku. Ja? Un kā viņi saka, tā viena no lielākām problēmām ir tas, ka tiek pazemināta katra cilvēka dzīvības vērtība. Jo brīžiem tur priecājamies, tur, teiksim, 1000 nosisti, 5000 gājuši bojā. Bet atcerēsimies to, ka katrs cilvēks ir vērtība Dieva acīs. Vērtība Dieva acīs. Tā kā atcerēsimies to, ka arī attiecībās mēs veidojam ar Dievu, attiecības viens ar otru, arī ar sevi. Loģiski, ka šodien daudzi jaunieši kādreiz saka tā lietu, ja, man patīk būt vienam pašam. Arī tas ir realitāte, ja. Bet rituma sabiedrībā ir jāatcerās kādas lietas, ka jāatcerās ir tādas 3 lietas. Ir vienpatība, ir vientulība un ir izolētība. Ir paskaidrošu, ja. Vienpatība nozīmē to, es nezinu, kā jums, bet brīžiem, kad es esmu noskrējis sabiedrībā, man gribās pabūt pilnīgi vienam pašam. Ir tādi brīži, ka es būtu pilnīgi vienam pašam. Ir tādi brīži kādreiz. Kurš kādreiz uz mežu ir pastaigāties, ka viens patīk pastaigāt? Ir kādi mežu staigātāji. Kurš brauc makšķerēt? Makšķerēt, jā. Ja. Cits kaut kur pastaigās, cits kaut kur grāmatu palasa. Ja. Un tas ir pilnīgi normāli, ka mēs brīžiem gribam būt vieni paši. Tā ir vienpatība. Tā ir normāla, veselīga, kā mēs sakam, dzīves sastāvdaļa. Ja. Otra lieta ir vientulība uz kādu brīdi. Es nezinu, kā jūs, bet, piemēram, kā es mācībās, es aizbraucu kādā svešā valstī uz 2-3 nedēļām. Kā es domāju, es jūtos brīžiem vakaros tāds vientuļš viens pats. Jā, un tā ir normāla parādība, ka jūs gribētu ģimeni, gribētu pazīst. Tas ir normāli, ka mēs brīžiem jūtamies vientuļi. Tā ir realitāte, ja? Bet kas ir bīstamība? Izolēšanās. Ka ir cilvēki, kuri saka tā, neviena cilvēka nav, un viņš neviena vairāk nerunājās ne ar vienu citu, ja? Izolētība, jo ir bīstama mums, kā mēs sakam, mūsu veselībai un tā joprojām. Ja? Tāpēc, ka mēs brīžiem esam vieni paši, tas ir normāli, mēs jūtam kādreiz vientulību, tas arī normāli, bet, ka mēs izolējamies no visiem cilvēkiem, tas jau ir kaut kur tādā ziņā, tā kā, nebūtu tik labi. Un tādā ziņā man ļoti patīk draudze. Es esmu sastapis cilvēkus, kuri kādreiz ir zaudējuši sev mīļus tuvus tuvinieks. Kāds tuvinieks nomirst, tur kāds dzīves draugs, aizikājas bojā bērni vai kur, un tam man cilvēks saka tā, Tāli, draudze ir tā vienīgā vieta, ka man ir socializācija ar citiem cilvēkiem. Piekritīsiet. Ka draudze tā vieta, kurā es atnāku un esmu kopā ar citiem cilvēkiem šajā laikā. Un tā ir tā brīnišķīgā Dieva svētība. Jo es varēju saku, ne visiem mums būs ģimenes, ne visiem mums būs bērni, un visādi gadās, bet visiem mums ir kas šeit? Draudze. Mēs varam kopā, citu atbalstīt, citu, kā mēs sakam, iedrošināt un darboties. Ja? Un te ir tas svarīgais princips vēl kāds. Kādreiz cilvēks saka tā, Tāli, bet vai es obligāti apprecēšos, vai es obligāti tur būšu, vai mēs ilgi dzīvosim kopā? Es saku, es nezinu, bet Bībelē kāds teksts. Tāpēc nezūdēties nākamā rīta dēļ, jo rītdien pati par sevi zūdīsies, ikvienai dienai pietiek savu pašu bēdu. Esi laimīgs, man patīk šodien ar Uldi, mēs parunājuši arī, paldies Uldim arī par sarunu, mēs ar Uldi tikāmies pēc ilgiem gadiem atkal, ja, ka viņš teica tā, cilvēku uzdevums būt laimīgam un dzīvot laimīgu dzīvi un pilnveidoties. Tā ir realitāte, jā. Mēs dzīvojam laimīgi šodien, un rītdien būs atkal jauna diena. Rītdien mums atkal jaundiena, kurā mēs dzīvosim, ja? Bet svarīgi galvenais, ka mēs sakam ieguldīt šajās attiecībās un saprast to, ka attiecības ar Dievu, attiecības ar cilvēkiem un attiecības ar sevi ir tas, kas mūs dara laimīgu, ja? Šeit ir tāds interesants citāts. Tas, kas pārtiek no cerībām, nomirs izsalcis. Viens ir cerēt, viens ir domāt, bet otrs ir darīt. Un tāpēc arī attiecībās, draudzēs vienmēr cilvēkiem saka un ticībā, mums ir svarīgi lūgt un darīt. Un atcerēsimies vēl manu pirmo citātu, ko es citēju, ka es iesāku šodien, ja. Galvenais, kas dara cilvēku laimīgi, ir labas attiecības. Ar Dievu, ar līdzcilvēkiem, ar sevi, un lai tiešām uz Dieva svētību būtu aktīvi šajā izaugsmē. Amen.